Tokyo. Pēdējā gada notikumi ir aktualizējuši vienu ļoti nopietnu jautājumu starptautiskajā politikā, un tas ir jautājums par Amerikas Savienoto Valstu ietekmi un lomu Eiropas politikā. Tieši tādēļ mēs arī esam iecerējuši šādu kursu, kurš varētu mazliet atskatīties uz pēdējo 70 gadu pieredzi attiecībā uz to, kādu lomu tad Amerika īsti ir spēlējusi Eiropā. Ar Eiropu saprotot ne tikai veco Eiropu, ne tikai jauno Eiropu, bet Eiropu kopumā. Šobrīd mēs nepārprotam paraugoties dažādos populāros televīzijas kanālos, redzam divas diezgan atšķirīgas attieksmes pret šo jautājumu. Mēs zinām, ka no vienas puses mums nāk milzīgs daudzums informācijas, kas stāsta, ka Amerika ir tas, kas ir vainīgs pie īstenībā viss, un ja nebūtu viņas, tad Eiropā būtu beidzot miers un kārtība un nenotikt nekādas briesmīgas lietas, kādas šobrīd šur un tur notiek. Kas ir, protams, viena pozīcija. Otra pozīcija ir tā, kas reizēm ir pietiekoši skaidri dzirdama Latvijā, kas saka, amerikāņi mūsu vietā visas problēmas atrisinās, mums īstenībā nav ne par ko pašiem jādomā, mēs varam paļauties uz tēvotu Sem, kurš tad atrisinās visas mūsu ārpolitiskās problēmas, tā ka mums pašiem nemaz nebūs jāiespringst, nedz fiziski, nedz arī garīgi. Ir pavisam skaidrs, ka tas lielais jautājums, kādā veidā Amerika veido savas attiecības ar Eiropu, kāda pēc otrā pasaules kara ir bijusi Amerikas Savienoto Valstu loma Eiropā, ir jau jautājums ar diezgan nopietnu pagātni, ar diezgan nopietnu tradīciju. Un tieši tad uz šo pagātni un tradīciju mēs arī šajā kursā mazliet atskatīsimies, protams, cenšoties raudzīties uz priekšu, ko tas varētu nozīmēt priekš ASV un Eiropas attiecību nākotnes. Mēs parunāsim šajā kursā par tādām lietām kā Amerikas Savienoto Valstu loma Eiropas rekonstrukcijā un to, kāda vispār izskatījās Eiropa dekādē pēc otrā pasaules kara. Pēc tam mēs paraudzīsimies uz augsto karu, kā uz vēstures posmu, kas ir diezgan grūti iedomājams bez Amerikas Savienoto Valstu klātbūtnes Eiropā, bez Amerikas Savienoto Valstu interesēm no vienas puses, no otras puses bez Amerikas Savienoto Valstu vērtībām. Nu, un tad virzoties jau mazliet tuvāk mūsu dienām, paraugoties uz to, kādā veidā tāda Amerikas Savienotās valstis un Eiropa mēģināja tikt galā ar šo komunistisko valstu bloku. Parunāsim tur par izmaiņām Nixon-Kissinger laikā un par to, protams, kādu lomu Amerika spēlēja augstā kara izbeigšanā un komunismu sagrāvē Eiropā. Tas viss tiks darīts nevis tikai tādēļ, lai atcerētos vēsturi. Lai gan šis kurs būs ļoti lielā mērā orientēts uz faktiem, proti uz to, kas ir noticis, un tās attiecības brīžiem nav bijušas tik viennozīmīgi rožainas, kā to reizēm iedomājās, proti, ka amerikāņi un eiropieši vienmēr ir bijuši vienotā frontē. Bet vienlaikus ir bijis kaut kas fundamentāli saistošs, un ir skaidrs, ka Eiropa pavisam savādāk izskatītos šodien, ja dekādē pēc otrā pasaules kara Amerika nebūtu uzņēmusies patronāžu par to, kas šajā kontinentā notiek. Dažādu politisku, bet arī kulturālu un citu veidu iemeslu dēļ. Un, protams, tad arī nonākot beigās pie jautājuma, kas ir noticis pēc augstā kara, kāda ir Amerikas loma šobrīd, kad ļoti daudz mēs zinām, ka pēdējos 25 gadu laikā ir runāts par to, ka NATO, kā nepārprotam, amerikāņu dominēta organizācija ir zaudējusi savu nozīmi, vai amerikāņi redz to tāpat, vai neredz, kādā veidā Amerikai vajadzētu transformēties un kādā veidā vajadzētu transformēties Amerikas ārpolitikai tieši attiecībā uz Eiropas lomu, jo mēs zinām, ka diezgan daudz ir ticis runāts par to, ka Eiropā vismaz pēdējā šī pašreizējā Amerikas prezidenta administrācijas laikā vairs nav Amerikas Savienoto Valstu ārpolitikas prioritāte. Nu, un tad raugoties uz priekšu, skatoties no pagātnes perspektīvas, no šīs mozaīkas, kas veidojas no dažādiem pagātnes faktiem, gan labiem faktiem, gan netik labiem faktiem, raudzīties uz priekšu, kādā veidā tiks saglabāta un vai vispār tiks saglabāta šī arī Latvijai fundamentāli nozīmīgā Eiro-Atlantiskā alianse.